Jūs jau te pašā galā, kamēr tiesmu. Rīta zemē neko. Ar kaušņus sāču un atsītu. Šitam, kad bija jānāk ar plīšķi ārā. Man rokas labs. Nē, šitas būs pa kluso laiku. Griezt tos caurumu. Parasti šitas būs pieskolas aizīt. Mēs esam šovakar sanākuši, lai godinātu izcilību, talantu, neatlaidību, kas iedvesmo mūs visus. Ar prieku aicinām godināt mūsu 2025. gada laureātus. Lai šīs vakars kļūst par iedvesmu katram no mums, tiekties vēl augstāk, drosmīgi sapņot un ar pārliecību īstenot savus mērķus. Latvijas Motosporta federācijas prezidentu Mārtiņu Lazdovski. Ieva Gustav. Prieks redzēt Latvijas Motosporta federācijas 2. gadsimtā. Atceramies, pagājušajā gadā mēs svinējām mūsu motosporta 100 gadus. Šogad mēs esam iegājuši 2. gadsimtā un digitālo tīklu, sociālā tīklu laikmetā. Man ir prieks, ka mūsu vakara vadītājs šodien ir mūsu digitālā satura veidotāji Gustavs un Ieva. Es aicināšu ar aplausiem. Sveiki! Iespējams, viņi ir nedaudz uztraukušies. Bet man tiešām ir prieks, kad Latvijas Motosporta 2. 100 gadu mēs sākam ar jaunām tradīcijām. Un pagājušajā gadā pirmo reizi mēs apbalvošanu organizējām visām mūsu disciplīnām kopā. Jā, tas bija par godu 100 gadai, bet kopumā mēs saņēmām ļoti daudz pateicību. Tas apliecina to, ka kopumā Latvijas motosports ir ģimeņu sports. Kāds tad ir bijis? Un kopumā jāatzīst, ka sezonas apbalvošana ir tāds mazais vecgada vakars, kad mēs suminam savus izcilniekus un arī atskatāmies uz aizgājušo gadu. Un kāds tad ir bijis mums tas 2025. Un droši vien, kad mums katram tas visvairāk asociējas ar savām sacensībām, saviem panākumiem vai izaicinājumiem, kas ir sasniegti, bet man jāsaka, ka kopumā 2025. un tas 2. gadsimts ir sākts fantastiski labi. Starptautiskajā arēnā, sākšu ar to starptautisko arēnu. Manuprāt, mums tik daudz kopumā Eiropas un pasaules čempionātu medaļas nav bijušas. Vēlāk mēs arī sumināsim mūsu izcilniekus.
Mūsu izlases ir uzstādījušas viens no vēsturē labākajiem panākumiem līmenī, lai mums izdodas sasniegt tos mazos mērķīšus un kopumā būt aktīvai, saliedētai Latvijas motosporta saimei. Paldies, izbaudīsim vakaru un nodot tālāk šos mikrofonus Ievas un Gustav rokās. Paldies, Mārtiņam. Tagad aicināsim uz skatuves Latvijas Motosporta federācijas viceprezidentu Agri un Gēvi. Laureāti, uzvarētāji, čempioni, fani, līdzjutēji, visi klātesošie. Es sveicu jūs šajā lielajā ballē, sveicu jūs visus ar uzvarām un panākumiem šajā sezonā, taču jāsaka, kā ir, es sveicu jūs arī ar zaudējumiem, jo tieši zaudējumi ir tie, kas padara stiprāku, liek mācīties un kļūt labākam. Mēs šogad ļoti zīmīgi šeit sapulcējamies Ziemassvētku lielajā aizstrādē, un jau prezidents teica, ka šis ir kā vecgada vakars, es teiktu, ka tie ir arī kā motosporta dziesmu svētki. Mēs varbūt dziesmas nedziedam un arī motori nedzied, tad šo dzied mūsu sirdis par paveikto un izcīnīto šajā sezonā, un visu vakara garumā būs daudz aplausu mūsu labākajiem, mūsu laureātiem. Par 25. gada sezonu mana personīgi vislielākā un dziļākā sajūta bija par jau pieminēto Blackstāļu čempionātu, kad brāļi Lielbāži triumfēja Madonā un tiešām parādīja, ka ļoti grūtā situācijā zem liela spiediena viņi spēja saņemties un parādīt labāko. Tas bija arī stāsts par fanātisku ģimeni, tas bija stāsts par ļoti stipru fanu kustību un tas bija stāsts par organizatoriem, kas gribēja un darīja visu, lai sarīkot šīs sacensības. Un tieši šie 4 komponenti - izcili sportiski, fanātiskas ģimenes, daudz fanu un spēja organizēt ir tas, kas raksturo motosportu Latvijā, un tas ir tas, kāpēc mums ir šie augstie sasniegumi. Un kamēr šīs komponentes būs un būs spēcīgs motosports Latvijā. Sveicu visus un skaitu šo vakaru. Paldies! Zelta nopērts un Latvijas kausa retro klasēs. Tā ir tradīcija, kas aizsākās Stāvijā 1970. gadā. Un to piedzīvo jau vairāk nekā Zelta nopērts un meiteņu klase. 3. vieta Žaneta Jāņkalna. Startēja privāti. 2. vieta Suzana Alkas Arēns. Nākamreiz būrim jāiet, lai katrs. Pirmā vieta Motosports Racing. Ietver būsu gatavs. Man jau tu sāki teikt, tiešām gribi? Vai tu tiešām tagad? Tev grūti atbildēt? Jā. Aizbrauks mājās tavarēs. Es saku, bet es mājās negribēju. Paldies! Turpināsim ar zelta nopērtu retro nopērtu klasi. 3. vietā Normons Eļģis. Edgar Evs Vēlīts tagad nē. 2. vietā Rītās Valodas motoklubs Apeli. Un 1. vietā Pēters Tupuliņš startē privāti. Tev nu jāieņem ir daudz. Edgar. Pilna kā labs, kaut kāds sekretariāts izstas, tā bija labs. Miega artērija aizrāva. Turpināsim ar zelta nopērtu sportistu klasi. Sporta nopērtu klasi. 3. vieta Raivis un Kovskis. Startēja privāti. 2. vieta Jonas Karlo. Jā. 1. vieta Emīls Karlo. Startēja privāti. Jā,
Viens tomēr otrā. Turpināsim savu operāciju standarta klasi. Trešajā vietā Vārs Krasti startē privāti. Otrajā vietā Daniels Sveri startē privāti. Un pirmajā vietā Raivis Krastīgs startē privāti. Gaidām laureātus ar aplausiem. Paldies! Turpinājumā zāle numurs 45 standarts no 16 gadiem. Trešā vieta – Kārlis Krēsls, startē privāti. Otrā vieta – Toms Lējs, Laukas A. Pirmā vieta – Ainārs Karo, Autoklubs A. Aplaudēsim kopīga bilde. Paldies! Un nu mēs turpināsim ar Latvijas kausu retro motocikliem. Un pirmajā vietā Mareks Spriede, MX Salus. Jums nepiedāvā kaut ko? Tiešām ne? Es arī drīkstu. Paldies! Turpināsim ar MX 350. Emīlio minūti. MX Salus. Jau kā vecam meksikāni. Pirmā vieta – Jānis Mironovs, Latvijas. Tu redzēji, mēģināt praktiski valka viņus nopirka. Valka nopirka. Aplaudēsim sportistiem! Paldies! Šobrīd es teikšu arī Mārtiņam lielu paldies! Padāk, virs mums. Hopā! Paldies! Uzzīm! Tādus skaļākus. Paldies sportistiem! Turpināsim ar tevi. Otrajā vietā Kristis Kalvāns, 909 Kalvāns, MK Altajā. Vaināk, kur tavs kauss? Izvēlies, kuru vēlies. Jā. Nu. Pārbaudīsim hermētisku viņiem. Dorta Dubultnieks jums pievienojās. Visam sveic uz banku vārdā, apsveicu jūs, gratulēju jūs. Jūs saņemsiet stipendiju. Mēs turpinām ar klasi MXB. Trešā vieta – Dominiks Leinēks, MX A. Otrā vieta – Daniels Zuza, MK ASB. Šis ir viens skāpāks. Pirmā vieta – Ingus Super, Moto XL.
Cel piekta. Jau notiek! Paplāta, nodots, jau notiek. Jādod atpakaļ, ja? Saka, kad ir? Ir? Jā, mēs bišķīs. Nu, pasaņem jau Nē, runājam, pasmaidam, jā, džeki. Ļoti labi. O, dabūju, kur nerunā. Super, ir labi. MK ASV. Otrā vieta Daniels Lielvārds un Bruno Lielvārds. Martīna Liepāja. Tev tā galvā, ja? Otrādā. Māris Rupeiks un Kaspars Liepājas. Motosport Racing Team. Viens no brāļiem Lielbāžiem kaut kur nozudis. Kaut kur aizķēries, trenējās. Vācijas skolē. Mala. Aplausi. Paldies sportistiem. Mums bija tāda kā interaktīvā spēle. Un tur bija viens no jautājumiem par tieši kvadrāts. Nē, blakus vaļu klasi. Un tur es kā vienu no atbilžu variantiem biju ielicis, kā blakus vaļu ekipāža. Jo zem lielā kausa novietoja pašu mazāko motoklubu dalībnieku. Tādā ziņā nominācijām un organizatoru pateicībām. Kā katru gadu Latvijas Motosporta Federācijas motokrosa komisija rūpīgi izvērtējusi sezonas rezultātus un izvirzījusi nominantus ikgadējās kategorijās. Šī gada nominācijas sezonu, kad kāds cits arī novērtēja manu darbu. Un paldies manai ģimenei, treneriem un visiem. Aplausi. Paldies! Motoklubs Aloja Māris Iezītis, Latvijas čempionāts MX.
Atvainojos. Tās puses. Aplausi! Aplausi! Paldies, paldies! Dosim brīvstību sportistiem atgriezties ierītā. Pēdējā vārda no mums. Nu ko? Vakars par emocijām, cīņām un atbalstu. Nu ko? Uz tikšanos jaunā un aizraujošā 2026. gada sezonā. Paldies jums! Man kurš neatļauj tik ilgi kādā pozā stāvēt.
like it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.